Latvijā radošums ir gana attīstīts, tomēr, lai no tā lielāku labumu iegūtu tautsaimniecība, kā arī iedzīvotāji, cilvēkiem būtu jāapgūst uzņēmēju prasmes pēc starptautiskās zinātniskās konferences, uzņēmēju darbību un kultūras ilgtspējīgas attīstības vadību paneļa diskusijas atklāja Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Elīna Egle. Domājot par uzņēmēju spējām, jāsaka, Latvijā ļoti daudz vēl ejamais, jo Latvija ir viena no tām valstīm, kur vidējais uzņēmēju skaits 1000 iedzīvotājiem ir viszemākais Eiropas Savienībā. Nerunājot pat par tādu līderu valsti uzņēmēju skaita ziņā kā par Ameriku. Tāpēc šīs spēja ne tikai būt tādu personisku prieku par savām idejām, bet arī šīm idejām spēt iedvesmot arī citus cilvēkus un šīs idejas pārdot. Tā lieta Latvijā nav īpaši populāra. Ja mēs skatāmies, tad uzņēmējs kā tāds jau Latvijā nav īpaši populārs vārds un populāra profesija. Un mēs parasti domājam, ka, ja tas uzņēmējs tev tā nauda kaut kur viegli nāk, aizmirstot to, ka tā ir tiešām ļoti nopietna profesionāla nodarbe, kurā ir vajadzīgi ļoti daudz talantu. Es domāju, tas unikālais savienojums, kas ir ekonomika un kultūra, ja mēs šīs lietas savietojam kopā, tad mēs varam runāt par radošumu un uzņēmēju spēju veicināšanu. Egle norāda, ka būtu svarīgi, lai kultūras nozares pārstāvi apzinātos sevi kā darba devējs, jo tad viņi būtu gan aktīvi un spētu definēt tās prasmes, kādas nepieciešams tiem cilvēkiem, kuri nākotnē rūpēsies par nozares attīstību. Konferences dalībnieku uzmanības centrā bija arī jautājums, kā mācīt radošumu, kā uzskata kultūra izglītības un nemateriālā mantojuma centra direktore Dace Melbārde, izglītības sistēmā nepieciešams pārmaiņas. To, ka mums ir nepieciešama izglītības vienkārši tāda paradigmas maiņa, kur mēs tā kā vairāk sabalansējam to bloku, kurā mēs apgūstam zināšanas, to bloku, kurā mēs izkopjam prasmes, un arī to bloku, kurā mēs strādājam, izkopjam radošumu, audzinām cilvēku pie kaut kādām noteiktām vērtībām, kas arī ļoti būtisks ir radošajās ekonomikās, jo mums ir svarīgi, lai cilvēki ražotu ilgspējīgi, lai viņi domātu par ilgspēju, jo patiesībā mēs varam radīt tad, ja mēs domājam ilgspējīgi, un tam atkal ir saukars ar vērtībām. Un es domāju, ka ir vienkārši par tādu pašreizējās izglītības procesu pārskatīšanu. Tur iespējams tad rodās tās kļūdas, ar kurām pēc tam saskarās augstākā izglītība, jo tiešām, lai sagatavotu radošu speciālistu, radošu uzņēmēju, augstskolai, īsā laikā ir grūti to izdarīt. Diskusijas dalībnieki konstatē, ka jauniem profesionāļiem trūkst ne tikai uzņēmēja prasmes, bet arī pašiniciatīva un orientēšanās spējas pārstāvētajā nozarē. Latvijas kultūras koledžas lektore Inga Bodnerjuka piemetina, ka vajadzīgas ir arī veselīgas ambīcijas. Mēs arī runājām par ambīcijām, ir vai nav, kā viņas izpaužās, bet nav arī šo tā tukšo ambīciju. Jo vairāk ir latvietis kautrīgs ir ļoti, un latvietim ir ļoti pašam par sevi ļoti grūti, man liekas, atvērties. Un tur tas noteikti ir sakņojies arī vēsturiski, un tas, kā tā sabiedrība veidojas. Un tas jau ir daudz vieglāk arī pateikt, ka es kaut ko nevaru, ka man nesanāks. Un tas arī, manuprāt, ir tāds globālāks jau sabiedrības, īpaši latviešu sabiedrības problēma jautājums. Par to, ka latvietis pieceļās no rīta un pasaka, ka viņš kaut ko nevar. Jo, arī strādājot ar kultūras centru vadītājiem, ar cilvēkiem, kas reāli šobrīd Rīgā un reģionos kūrē projektus, ka viņi parasti sāk nodarbīt par to, ka viņiem piedāvā variantu, viņi saka, ka viņi to nevar. Un tur pat nav variantu, līdz ko tu pasaki, ka tu nevari, tad viss ar to arī viss beidzās. Viņi nedomā tālāk, kā mēs to varētu tomēr izdarīt, vai kā mēs varbūt citādāk to varam izdarīt. Bet, tā man liekas, tāda diezgan sāpīga problēma šobrīd. Un, kamēr tas nemainīsies, kaut vai bišķiņi paskatīties vienā otrā virzienā, kaut kādas alternatīvas, kaut vai tas pats alternatīvais finansējums, kaut kādas interpretācijas un tā tālāk, tad arī nekas jau īsti nenotiks. Arī viņi piekrīt, ka nepieciešams pārmaiņas izglītības sistēmā, ieviešot ne tikai diskusiju kultūru, bet arī radošos priekšmetus.